Pusaudzes nošauj savu tēvu ģimenes priekšā. Corey, nuts, Corey. Kad detektīvi sāk izmeklēt dziļāk, viņi atklāja, ka stāstam ir vēl cita puse. Es negribēju, lai kaut kas no tā notiktu. Es nezinu, es būtu vienkārši devusies viena pati. Viņš mani mētā apkārt. Un šajā brīdī viņam bija šaujam ierocis rokā. Šis ir Inside the Crime, ko piedāvā Law and Crime. Es esmu Elizabete Milnere. Pusaudzes atzinās, ka šāva uz savu tēvu vairāk nekā 5 reizes. Viņam draudēja gada cietumā, taču tiesnesis nolēma citādi. Ir 2025. gada 2. jūlijas. Mēs atrodamies Milwaukee, Wisconsinā, kad vecāks veids satriecošu zvanu uz 911. Mans mazdēls šeit sašāva savu tēti. Labi, pastāstiet, kas notiek. Mans mazdēls augstāvā sašāva savu tēti. Mums vajag, lai kāds atbrauc šurp. Labi, jūs teicāt, ka viņš ir sašauts? Jā. Labi, kur viņš ir sašauts? Es nezinu, es negāju augšā. Labi, skaidrs. Tātad, vai tu viņu esi redzējis, vai viņš ir nomodā un elpo? Man vajadzēja iet augšā. Labi, man jāatrod kāds. Uzgaidi mirkli, jo kādam ir jāatnāk šurp. Labi, palīdzība jau ir ceļā, labi? Līdz 14:47 Milwaukee policisti jau ir ieradušies adresē, kur sniedz zvanītājs, taču šajā brīdī vairs neko nevar izdarīt, lai glābtu upuri. Vai šāvējs aizbēga? Kur ir bēglis? Kur viņš ir? Šāvējs ir traukšā? Šim ir jādarbojas kopā ar karti, kas tika izmantot 8. daļā. Citādi tas nav sniegputenis. Dēls? Es nezinu, vai tas ir... Es domāju, ka tas ir dēls. Es negribēju, lai tā griezās pie durvīm. Vai mājā ir vēl kāds? Viss ir droši. Dzīvoklis ir drošs. Atvainojos, ka jums ir problēmas ar lietām. Mēs iespējams vēlāk pateiksim. Vai Tu vari aiziet un atrast kādu citu. Man ierocis ir tieši šeit. Mums šeit ir šaujamierocis. Mums šeit ir atrasts šaujamierocis. Šī ir viena no manām mīļākajām filmām. Kur ir vecmāmiņa? Dzīvoklī neviena nav. Saskaņā ar tiesas dokumentiem, ko ieguva Law and Crime, upuris ir identificēts kā Korijs Viljams seniors. Saskaņā ar Milwaukee policijas darbinieku teikto, liecinieki, ar kuriem viņu runāja, apgalvo, ka šāvējs bija Korija dēls, 18 gadus vecais Korijs Viljams juniors. Vai jūs tikko dzirdējāt šāvienus? Es dzirdēju. Jā. Es dzirdēju 6 vai 7. Es nezinu, vai viņš šeit dzīvo vai nē, es nezinu, ko viņš saka, bet... Tas otrs viņš dzīvo šeit, un tad dēls un nama tikko tika izlikti, varbūt pēc viņa tēra teiktā. Droši vien no šejienes? Nē, viņš izlika no kaut kurienes citur. Viņš domāja, ka viņa... Droši vien uz brīdi bija apmetusies šeit. Un viņš nesa līdzi bagāžu. Tas bija zēns. Es domāju, tas bija tas 18 gadus vecais zēns, bet tad viņš teica, ka ar viņu bija vēl kādi 5 līdz 6 citi bērni. Ak, tas ir dīvaini. Tas tiešām ir dīvaini. Tātad tagad jautājums ir tāds. Viņš to teica, mazdēls teica, ka viņš viņu nošāva. Nē, viņa teica, ka viņa bija šeit. Viņa teica, ka bērni atnāca šeit augšā. Laikam viņa bija kaut kas, jo viņa nedzirdēja ne kliekšanu, ne bļaušanu, bet viņš atnāca ciemos. Pārējie bērni atnāca ciemos, bet viņi jau bija aizgājuši. Viņi dzirdēja 6 šāvienus un tad vienkārši devās slēpties. Tātad zvanītāji droši vien ir tā, kas man veida. Zvanītājs ir vectēvs. Ak, tā bija vecmāmiņa, kur ir vectēva sieva. Veiktēd, viņi pasaki man to. Kimberlija un otrs Korijs tika izlikti no mājām. Viņi atnāca šurp. It kā. Yeah, I don't know. Kad viņš iespējams pateica, nē, mūsu paši istabā. Viņi iespējams nedaudz sadusmojās. Mēs nezinām ievest. Viņš saka, kad viņa mazdēls skrēja ārā, viņš saka, ka viņš šāva. Kamēr policiste mēģina saprast, kas notika dzīvoklī, sāk veidoties skaidrāks priekšstats. Saskaņā ar tiesas dokumentiem liecinieks, kurš identificēts tikai kā VV, policistiem pastāstīja, ka pēdējo 2 mēnešu laikā Korijs Viljams seniors rūpējās par saviem bērniem, jo sieviete, kura identificēta tikai kā KS, tika izlikta no mājām. Liecinieks sacīja, ka 2. jūlijā viņš gulēja diendusu, kad pamodās no šāviena trokšņa. Kad viņš devās pie dzīvokļa durvīm, viņš ieraudzīja KS un viņas bērnus nākam lejā pa kāpnēm no vietas, kur atrodas Korijas seniora dzīvoklis. Liecinieks pastāstīja policistiem, ka KS raudāja un teica, ka nevēlas, lai viņas bērns nonāktu cietumā.
Kad liecinieks pajautāja, kas noticis, Kājs teica, ka Korijs juniors sašāva savu tēvu, Korijs senioru. Tagad pāriesim uz priekšu līdz 17:47. Tajā pašā dienā, kad Milwaukee policijas darbinieki kopā ar ASV maršaliem ieradās tuvējā dzīvoklī, meklējot Koriju junioru. Korij Viljams! Šeit Milwaukee policija! Atveriet durvis! Ir atvērts! Atveriet to tagad! Viņa teica, lai bēg pa aizmugures durvīm vai kaut ko tādu. Atbrīvo rokas. Korej, nāk! Korej, Deivid, nāc ārā! Deivid, nāc augšā! Mazulis jau ir klāt! Kungs, nāciet ārā! Labi, Korej, Mazulis jau ir klāt! Mēs visi sēžam šeit! Mēs visi nāksim ārā! Mazulis nāk! Vai es varu paņemt savas māsas? Vai es varu paņemt savas māsas? Jā, kungs. Atlaidiet mani ārā! Korejs Viljams juniors tiek aizturēts. Sākumā viņš nevēlas runāt. Saprotot, ka jums ir šīs tiesības, vai jūs tagad esat gatavs atbildēt uz jautājumiem vai sniegt paskaidrojumu? Nē, labi. Labi, brāli, mēs vedīsim tevi atpakaļ augšā, Delko. Tā kā Korijs nerunā, izmeklētāji iztaujā kādu, kas viņam ir tuvs, viņa māmu Kimberliju. Saprotot, ka jums ir šīs tiesības, vai jūs nevēlaties atbildēt uz jautājumiem vai sniegt paskaidrojumu? Vai tas ir kārtībā? Mēs ar jums runājām. Labi. Pēc Kimberlijas teiktā viņa nebija lieciniece šaušanai, bet viņai ir sava teorija par to, kas pie tā noveda. Es domāju, sāksim. Kur jūs vakar palikāt? Vai kur jūs palikāt? Tas būtu bijis. Iepriekšējā naktī es biju. Viņa satikās trešdien. Tas dienu es biju pie savas māsas mājās. Labi, un tur tas arī notika. Tas bija 48. ielā un Kasta ielā. Labi, un tad tu paliki tur viens pats. Nē, tur ir arī mana otra māsa, tā ir manas māsas, nē. Tad neviens no taviem bērniem tur nebija. Nē, viņi vēl joprojām bija tur pie tēva mājās. Labi, jā. Un tad ir sazinās, ka tur bija šis viltotais paraksts. Un tad ko tu dari tālāk? Un tad es uzdelpu drēbes un eju ārā zvanīt. Nē, es sazinājos ar Koriju un teicu, hei, jūs uzvelciet drēbes, jo es gribu aiziet turp un paņemt mazos vai ko tam līdzīgi, jo jūs teicat iet par tālu. Tāpēc es vienkārši gribu, lai jūs ejat, jūs. Vai iet ar viņu vienkārši parunā ar savu dēlu Koriju? Jā, Korija junior, es viņam vienkārši pajautāju, piemēram, hei, vai tu vari atnākt šeit ar mani vienkārši drošības apsvērumu dēļ, lai es varu paņemt bērnus? Un tad es viņiem uzrakstīju, un man vajadzēja viņiem pateikt, kad arī es saņēmu to zvanu no tiesas, un es teicu, es vienkārši gribu, lai jūs nākat šeit ar mani drošības apsvērumu dēļ. Bet es paņēmu savus dēlus līdz drošības pēc, ja nu kas. Jo mamma Korijam ir bijusi vardarbība ģimenē. Gadījumā, ja viņš izdomā kaut ko izdarīt, kas ir arī reģistrēts. Jā, gadījumā, ja viņš izdomātu pacelt roku pret mani, es vienkārši paņēmu savus dēlus līdzi, lai palīdzētu nomierināt situāciju. Vai tu viņam pastāstīji, kas tie bija par gadījumiem vakar? Vai tu sīki izstāstīji, kas tie bija vai nē? Nē, mēs to nedarījām. Un tad tu vari, ja vēlies, vai arī tev nav jāstāsta, vai tas bija fiziski vai tikai, jā. Attiecībā uz Koriju, jā. Tas bija fiziski. Kas bija izraisītājs? Izraisītājs bija tad, kad es runāju ar Koriju senioru. Tad Korijs juniors iejaucās un teica viņam, izliekoties, lai mūs palaiž. Tas bija kaut kas tāds, kā palaidiet mūs, atkāpieties malā, palaidiet mūs. Un tad pēc tam tie abi sāk strīdēties un ķerskī klāt viens otram, un man nācās divreiz iejaukties, lai viņus izšķirtu. Viņi sāka grūstīties, labi? Jā. Kas visi atrodas dzīvoklī, kad notiek strīdi? Visi. Un tad es liku saviem maziņiem iziet gaitenī. Viņi bija kaut kur pie divāna pie durvīm. Un kamēr viņi strīdās, es viņiem saku, ej pie durvīm. Izej caur durvīm. Vai durvis bija atvērtas vai aizvērtas? Tās bija aizvērtas. Tās bija aizvērtas, labi. Tātad laikam Eidens saprata, ka es saku mazajiem atvērt durvis un doties pie durvīm. Un viņš steidzās pie durvīm un tās atver. Un viņi iziet ārā. Viņš iziet ārā un izlaiž viņus. Tātad viņš ir gaitenī. Un es izkāpu no viņa vidus, lai palīdzētu viņam izvest pārējos bērnus gaitenī. Un es grasījos viņam pateikt, lai viņš aizved bērnus uz mašīnu. Un tieši tad es dzirdēju šāvienus. Tieši tad es to dzirdēju. Kur jūs bijāt, kad atskanēja šāvieni? Es biju gaitenī. Labi. Es un Eidens abi bijām gaitenī. Cik ilgi jūs bijāt gaitenī? Es gribu teikt, ka kādu sekundi es izgāju, bija tā, ka burtiski tiklīdz izgāju pa durvīm gaitenī, bam, 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 bums. Tad es to dzirdēju, pagriezos atpakaļ, es skrēju atpakaļ. Pagriezies apkārt. Nē, maniem bērniem nav tēva. Kā tev vispār var būt tētis?
Lietas ļoti ātri sāsinās no viltotiem parakstiem, līdz, diemžēl, šādas lietas mūsu pilsētā notiek diezgan bieži. Es būtu vienkārši gājusi viena pati. Es negribēju, lai kaut kas no tā notiktu. Es būtu vienkārši gājusi viena pati un izsaukusi policiju. Un es vienkārši baidījos iet viena pati. Tevi attaisno tas, ka tu rīkojies tā, lai justos droši, vai ne? Neviens taču neliks sevi tādā situācijā, kurā nejūtas droši. Tad, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, vai ne, tu zināji, ka iespējams nav labākais variants doties vienai kā sievietei un bez aizvainojuma, bet tu neesi pilnībā sieviete, tu neesi, vai ne? Kimberlijas saruna ar policiju sniedz daudz jaunas informācijas. Līdz pat tam brīdim, kad detektīvi panāk, ka Korijs beidzot runā. Viņš pastāsta, ka agrāk dzīvoja kopā ar tēvu dzīvoklī, kur notika apšaude. Bet viņa tēvs viņu izmet no mājām, un viņš pārcēlās pie māsas. Viņš detektīviem pastāsta, ka kopā ar māmu devās uz tēva dzīvokli, lai paņemtu pārējos brāļus un māsas. Tagad pirmo reizi Korijas detektīviem izstāsta, kas pēc viņa teiktā notika dzīvoklī. Vai tavs tēvs bija tur? Nē. Labi, tad viņš nebija mājās, kad jūs atbraucāt. Cik ilgi jūsuprāt jūs bijāt tur, pirms jūs tētis atnāca? Nu, apmēram. Vai 5 līdz 10 minūtes, varbūt 20. Labi, tātad 5 līdz 20 minūtes. Kad viņš ierodās, vai viņš ir ar kādu vai viens pats? Viņš ir viens pats. Labi, un tad, ja jūs varat, lūdzu paskaidrojiet, kas notika. Bet kad viņš ienāca? Jā. Viņš ienāca caur priekšējām durvīm. Es ņēmu savas mantas, liku tās koferī, piemēram, datoru un drēbes. Viņš ienāca un mēs sākām strīdēties. Tad es tā kā iejaucos un vienkārši pateicu viņam, lai paiet malā, ļauj mums aiziet. Viņš sāka mani aiztikt. Jā, mani tieši šeit. Viņš mani mētāja apkārt. Un šajā brīdī viņam bija ierocis rokā. Korijs saka, ka pēc tam viņa tēvs viņam teica, lai izrāda cieņu un apklust. Viņš teica, ka, kad tēvs sāka viņu mētāt, viņš ieraudzīja uz galda ieroci un to satvēra. Es nezinu, kas notiek. Viņš man aizmet uz ēdamistabu, tā kā uz ēdamistabas virtuves galdu. Viņš man aizmet turp, un tur ir mani. Es zinu, ka tas ir tiešām brūti, vecīt. Es pat nevaru iedomāties sevi tavā vietā. Viņš man aizmet pie galda. Uz galda ir šaujamierocis. Vai arī ierocis? Jā, es to paņemu un nošauju viņu. Tad jūs bijāt tikai 2 vai 3 pēdā tālumā? Jā, es nebiju tik tālu prom. Un tas notika pie ēdamistabas galda? Kad tu varēji šaut, vai viņa roka vēl bija uz tevis, vai arī viņš paspēja atlaist? Viņš atlaida. Labi. Tad viņš atlaida, un tad tu varēji šaut? Jā. Cik reizes, tavuprāt, viņš tika sašauts? Es pat nezinu. Ko viņš tajā brīdī darīja? Tajā brīdī, kad es to satvēru. Jā, tajā brīdī, kad tu sāki šaut, ko viņš darīja? Es pat neatceros. Vai viņam joprojām bija ierocis rokā? Es to neredzēju.
Labi, kā tad tu īsti nezini, vai tajā brīdī viņam bija ierocis rokā? Es esmu pārliecināts. Nu, kas notika pēc tam? Mēs aizgājām un es aizgāju, bet tā kā man lāti izsauc policiju. Un tad mēs aizgājām. Viņa zvanīja, kamēr tu vēl biji tur iekšā? Nē, es biju ārā. Labi. Tad tu izgāji ārā un aizgāji? Tur iekšā neviena nebija. Mēs bijām ārā pie mašīnas. Viņa bija iekšā un zvanīja policijai. Labi, tātad viņa palika dzīvoklī, lai zvanītu policijai, kamēr tu gaidīji ārā? Viņa bija tā kā gaitenī. Labi. Vai tavi brāļi un māsas gāja kopā ar tevi? Līdz mašīnai, jā. Viņa aizgāja. Tajā brīdī, kad tas notika, viņa aizgāja. Viņa aizskrēja. Korijs saka, ka viņš nezina, cik reizes viņš šāva savu tēvu, bet tas noteikti bija vairāk nekā vienu reizi. Vai tu vari mēģināt atcerēties, cik reizes tu šāvi? Vai tas bija vairāk nekā 5 vai mazāk nekā 5 reizes? Vairāk. Vai tas bija vairāk nekā 10 vai mazāk nekā 10? Tas bija vairāk nekā 5, man tā šķiet. Labi, tātad no 5 līdz 10. Pagaid, vai tas ir vairāk nekā 10, vai tu atceries? Es neatceros. Labi. Kad tavs tētis nokrita? Vai tu turpināji šaut, cik tu atceries? Nē. Nē? Nē. Katru reizi, kad izgāzies, viss bija beidzies. Labi. Ja mēs atnesīsim dažas fotogrāfijas, un vienīgais iemesls, kāpēc mēs to prasījām, ir tāpēc, ka nozieguma vietā, kur viņš atradās, ap viņa ķermeni bija patrona čaulības. Es biju? Nē. Mēs tev parādīsim dažas fotogrāfijas, draugs, lai mēģinātu visu noskaidrot, labi? Labi. Vai vēl kaut kas, ko vēlies pajautāt? man ar to vajadzētu pietikt līdz brīdim, kad mēs paņemsim fotogrāfijas. Nākam lielākais jautājums ir... Kāpēc, vai ne? Kāpēc tu to izdarīji? Kāpēc tu šādi? Viņš uzbruka. Tas čālis ir kādi 300 mārciņas smags. Bet tajā brīdī tu manam partnerim teici, ka viņš bija satvērs to kraku, vai ne? Bet tas... Un ja es kļūdos, palabojiet mani. Jūs tajā brīdī, kad sākāt šaut, neredzējāt viņu ar ieroci. Es redzēju viņu ar ieroci. Tad jūs sākāt šaut? Nē, kad viņš tika nolikts, kad man pirmo reizi vajadzēja uzvilkt kurpes. Jā, es redzēju viņu ar ieroci. Jā. Tad es biju pie galda, viņš turēja roku šādi. Labi. Tajā brīdī tu to neredzēji? Bet es zināju, ka tas tur ir, jā. Labi. Vai jūs redzējāt, kas notika ar to šaujamieroci pēc visu šī notikušā? Nē. Vai jūs zināt, kur jūs stāvējāt, kad sākāt? Es biju galda priekšā, ko viņš tur pats gribēja, priekšā spainim. Un kur jūs bijāt, kad pārtraucāt šaut? Droši vien kaut kur tieši šeit, tieši tur. Labi, tātad jūs domājat, ka spērāt tikai 1 vai 2 soļus? Es nezinu, cik soļus, bet es zinu, kad es pakustējos. Labi. Vai tu domā, ka tu tiki līdz viesistabai? Nē. Viena no lietām, kas notiek, kad kāds aiziet mūžībā, ir autopsija. Vai tu zini, kas ir autopsija? Jā. Labi. Tātad daļa no autopsijas ir tā, ka viņi pārbaudīs jebkādas brūces, kas cilvēkam ir, piemēram, jebkādas ievainojumus, īpaši šauts brūces, un viņi noteiks, kādi tie radušies. Viņi mēģina noteikt, cik tālu bija ierocis, kad tas tika izšauts, un kādu ceļu lode izgāja cauri cilvēkam. Labi? Un tas mums arī palīdz rekonstruēt notikušo. Es zinu, ka es jums sniedzu daudz informācijas. Viena no lietām, par ko es uztraucos nākotnē, ir tā, kad autopsija varētu parādīt, iespējams viņš tika sašauts, kad jau atradās uz zemes. Ja tas tā ir, es vienkārši gribu tam pievērsties jau tagad un saprast, kāpēc tā varētu būt. Tātad, ja tas tiešām notika, es ļoti novērtētu, ja uzreiz saņemtu skaidrojumu par to, nevis tagad dzirdētu vienu versiju un vēlāk uzzināt kaut ko citu. Jo es nekādā gadījumā nesaucu tevi par melis. Es vienkārši cenšos, es vienkārši gribu tikt skaidrībā un saprast, kas notika. Un es esmu pabeidzis. Labi.
Labi. Es zinu, tas ir daudz, mēs to uzreiz visu uzkrāvām, bet... Mēs tevi tiešām novērtējam, labi? Vai es varu paturēt šo ūdeni? Nē, es tev iedošu ūdens podeli. Jā, mēs varam. Jā, tu vari nesteigties un izdāt to, draugs. Nav nekādas steigas. Vai tu gribi pabeigt savas čipsus, pirms ej atpakaļ augšā? Vai arī man tie nepatīk? Labi, kārtībā. Trauks! Karīs Viljams Jr. tika apsūdzēts otrās pakāpes nonāvēšanā aiz neapdomības. Prokurori saka, ka Karīs seniors tika sašauts vairāk nekā 5 reizes – rokā, plecā, krūtīs un cirksnī. Korija Viljamsa Juniora drošības nauda tika noteikta $10,000 apmērām. Viņš neatzina sev par vainīgu un lietai bija jānonāk tiesām. Tomēr abas puses panāca vienošanos par vainas atzīšanu. 2026. gada februārī Korijas atzina savu vainu nonāvēšanā bīstamieroču nolaidīgas lietošanas dēļ. Milwaukee, apgabala tiesas. Tiesnesis piesprieda sodu Korijam Viljamsam Junioram. Izcies 5 līdz 8 gadus štata cietumā. Bet tiesnesis apturēja cietumsodu. Tiešsaites ieraksta liecina, ka viņš izcieš 5 gadu pārbaudas laiku. Paldies, ka pievienojāties mums šajā raidījumā Inside the Crime. Es esmu Elizabete Milnere, un mēs tiksimies ar jums atkal rīt ar vēl vienu lietu.